Viens rāda, teiksim, šīs halucinācijas, un ar otru, teiksim, ar šo pašu nezini, šī koncepcija pieķerās un tic šīm halucinācijām. Līdz ar to, teiksim, puķi, kas te parādās kā halucinācija, no savas puses eksistējoša, visādi citādi neatkarīgi, tad uz tās bāzes caur neziņu dabūs visu pārējos, teiksim, tad dabūs sajūtu, un sajūta, protams, ir jau kādas faktiski nobriešana, un tad atbilstoši to ražos tālāks ar ciešanas reaģēju uz šo pasākumu. Tā kaut kā. Tā kā puķi ir ciešana dabā. Ja puķi ir samsārisks elements, tad nav nekā, kas ir, ja tas ir samsāras dabā, tad tas ir samsāras daba ciešanas. Tā kā tam visam būs ciešana daba. Ātrāk vai vēlāk. Bet kā tad te Buddhas to puķi redz, ja viņš viņu, redz? Ļoti sarežģīti, jo Buddha, pirmkārt, viņš redz tajā vietā, kur mēs teiktu, tur ir puķi, viņš redz ne tikai to, ka tur, viņš to redz, varētu teikt, viņš redz visus veidus, kā dzīvās būtnes kādus dzīvās būtnes varētu projicēt attiecībā uz šo, es pat nevaru tur nav parādība, tas mēs varam teikt it kā par šīs parādības bāzi, ja, bet, teiksim, ko varētu projicēt, varētu teikt šajā vietā, vienkāršības pēc, ne? Jo priekš cilvēka tur ir puķi, priekš tāpa tur ir barība, priekš kaut kā cita tur ir vēl kaut kas, un vēl priekš kaut kā cita, priekš kādas citas būtnes tur vispār nav nekā. Tā kā, un Buddha redz visus šos iespējamos veidus, un to, ko Buddha redz, godīgi sakot, es nestātos priekšā nemazākā veidā, jo patiesībā, kā ir iespējams redzēt, teiksim, visas iespējamās parādības, un, teiksim, ieskaitot arī šajā veidā šos redzēšanas veidus, dzīvo būtņu, visās, teiksim, iespējamās vietās, un visos trijos laikos, to mēs uzzināsim, ka mēs būsim Buddhas. Tā kā drusku tur jāpaciešās, kāds brīdīši. Vai viss būs labi, mēs tur nonāksim. Tas ir pilnīgi noteikti. Mums ir, teiksim, Buddhas daba, mums ir, teiksim, šī iespēja mainīties un ieguldot kaut kādas, teiksim, pūles, mēs tur nāksim. Nekur nepaliksim. Tikai vajag vēlēties. Un, protams, strādāt. Kaut kā tā. Ar puķiem un ciešanām. Caur puķiem un ciešanām. Caur puķiem un ciešanām uz zvaigznēm. Dažādi ir iespējas locīt šos salikumus. Nav jautājumu, Smagas nopūtas vai neteiksim. Tas ir īstenībā normāli, jo pēc ciešanu, teiksim, visas pilnās semināru. Prieks, ka esam tikuši līdz galam, un tad līdz ar to mēs varētu arī veikt vienu labu darbiņu, teiksim, veltīt šajā, var teikt, lekciju ciklā iegūtos nopelnus, jo mēs visi esam uzkrājuši nopietnas nopelnus šajā gadījumā, novirzīt tos tam, lai mēs pēc iespējas ātri sasniegtu apgaismību, lai tiktu ārā no šī samsāras apļa, un lai mēs būtu maksimāli efektīvi un spētu maksimāli liederīgā veidā palīdzēt visām dzīvēm būtnēm pēc iespējas ātri. Paldies visiem! Paldies! Es vienmēr priecājamies tevi redzēt, kad ir nākamā reize. Kad par tām trūs. Pamatīgs tev, kad būs nākamā reize. Protams, kā tad ir. Paraugu demonstrējumi ir pārējos. Tam ir kopējo fotos. Jā, tas būtu jau. Mēs varam apmaiņu trejotām, varbūt līdzināt izvietoties.
Skaisti. Jā. Tad tur jābūt vēl